Raidījums studijā. Referētais 3 sekundēs. Labvakar! Jūs skatāties raidījumu iespējams tikai gimnāzijā. Ir 2030. gads, 13. oktobris, piekdiena. Šovakar raidījumā intervija, modes aktualitātes, māksla, ķīmija un, protams, sports. Šovakar pie mums studijā iesojas skolotāja Katrīna Tarasova. Lūdzu studijā. Labvakar. Kas ir mainījies jūsu dzīvē šos 15 gados? Es esmu kļuvusi mazliet vecāka. Mācu joprojām matemātiku 5. kabinetā. Es laikam beidzot izskatos pēc skolotājas. Šo gadu laikā vairāk neesmu dabūjusi ar tukšu kolas pudeli pa galvu, ejot pāri gimnāzijas gaitai. Un vai jūs atceraties savu DK kursu? O, jā. Padalieties spilgtākajās atmiņās par savu DK kursu. Viņu bija daudz. Viņi daudz un skaļi runāja un visi reizē. Nevar. Var. Es neticu. Viņiem bija ļoti skanīgi vārdi. Es tagad domāju, man vēl jāpadomā. Man bija Lauras un Laumas. Es Elgaru un Ilgmaru vēl joprojām jaucu. Un, ziniet, viņiem ļoti patika daudz ēst. Viņi pat, ja kavē stundu, viņi man atsūta īziņu. Skolotāji mēs nepabeidzām ēst bulciņu, mēs drīz būsim. Un vai jūs varējāt iedomāties to brīdi, kādi viņi būs un kas viņi būs pēc 15 gadiem? Jā, ārsti, ķīmiķi, mākslinieki, stilisti, sportisti, žurnālisti. Noteikti arī kāds sēdēs Saeimā. Varbūt būs kāds arī prezidents. Un Es varu jā. Ja kāds būs prezidents, atcerieties, ka es biju jūsu audzinātāja. Jā. Un pēdējais jautājums. Ko jūs domājat par nedaudz ielikušo bēgļu krīzi? Es domāju... Liels paldies, Letra, laiks ir beidzies. Formalitātes? Jā. Tiksimies vēl pēc 15 gadiem. Varbūt tad pabeigsim interviju. Visu labi. Redzēšanos. Visu labi. Tagad pievērsimies īpašajām rubrikām. Turpinājumā pārvērtības ar Natašu. Sveiki, mani cukurdūpsiši! Te es Nataša šovā stils ar Natašu. Šodien mēs pārvērtīsim kārtējo neglīto skaistulīti par interesantu džusīti. Urzula, nāc iekšā. Paga, uz neko tādu es neparakstījos. Mēs jūs pievērsim. Nu, rūdens vispār rudenī nav modē. Brilles mēs noziedosim, tas galīgi nedara. Un kājas obligāti jāpagarina. Nu, kā fiksi, ejam uz pārkārtošanas telpu. Šis, manuprāt, būs ilgtermiņa process. Un tad pagāja 5 dienas. Sveiki atkal! Tagad mēs redzēsim jauno Urzulu. Panāc šurp. Paskatieties, kāda viņa bija pirms, kāda pēc. Kājas pagadinājām zeķutīsies. Pati uzadīju savā cehā. Visu mums pievienoja kašers. Viss čak. Labvakar. Labvakar. Lūdzu, pastāstiet, kas tad šoruden ir modē? Šoruden modē tikai garas kājas. Tikai. Protams. Kas bija pats grūtākais viņas tēlā pārveidošanā? Kāju pieaudzēšana. Kā jūs vai patīk jaunais tēls? Man tik ļoti patīk manas kraujas. Ar to mēs šovakar varētu beigt. Tiksimies nākamnedēļ mani susari. Jā, paldies! Paldies Elīnai, Ariandai, noteikti Natašai un Ursulai. Un tagad sporta apskats.
Lauris un Ilgmārs esam ieradušies sporta studijā, lai intervētu mūsu brašos sportistus. Un tālāk iepazīsimies. Labvakar, esmu Pēteris Cieplis. Labvakar, es esmu Andris Ābolītis. Un kā jūs zināt, es esmu pasaulē slavenākais šahists. Tad uzdošu jums pirmo jautājumu. Vai jūsu bērnībā jau bija sapnis kļūt par sportistu? Bērnībā bija tāds sapnis, un tas arī ir izpildīja. Jā. Un kā jūs domājat, vai mūsdienu jaunieši ir tādi, kas sporto, dara fiziskas aktivitātes, vai viņi par maz dara? Man liekas, viņi ir par daudz. Visu laiku visi sporto jaunieši. Jā, labi. Labrīt, Tāni. Labvakar. Es jums uzdošu dažus jautājumus. Tā, pirmā. Kad jūs sākāt nodarboties ar šo sportu? Kā lai jums to pasaka? Man dzīvē pienāca tāds moments, kad es sapratu, ka man vienkārši nav ko darīt. Un tad uz palodzes metājos šaka kauliņi, pagāja gadi un es kļuvu par pasaulē slavenāko šahistu. Un vai jums ir bijušas traumas? Tu cipā neredzi? Atvainojiet. Kas šīs vispār par raidību? Redzēšanas. Tad paldies par interviju un uzredzēšanos. Jā, paldies! Turpinājumā sastāsimies par Rudolfu un ķīmijas jaunumiem. Par ko tu stāstīsi, Rudolf? Sveika, Loma! Es stāstīšu par dažādām lietām, bet mums ir viens īpašs atgadījums. Šajā pasaulē ir ļoti daudz dronu, robotu un visādi dažādu citu lietu. Ļoti daudz atklājumi bioloģijā, bet šis ir tas, ko jau seno laiku grieķi centās atklāt. Mums ir pavisam kaut kas jauns. Studijā ir trīs ļoti skaistas dāmas, Loma Tumašova un viņas asistentes. Kā jums ietājas? Tāds stāstiet, ar ko jūs nodarbojaties? Ar elektrību izgatavošanu. Un cik ilgi jūs to darāt? 8 gadus, 5 jau. Ne jau 4, bet 5. Un pastāst. Ko jūs mums šeit atpasāt? Jaunības atlasīt. Lai var atrast tos 5 gadus, ko jūs... Vai es vēl uz 10, tikai 5? 10 gadus. Parādiet. Jā. Tātad. Slepenās sastāvdaļas, karotīteīgas vielas. Un to taču pastāstīt, kas tā tā. Nedrīkst. Šo veselības ministri atļāva? Protams. Kāda nav obligāti. Viņš teica, man iedarbosies. Es pamēģināšu. Protams. Un tagad? Pagad, nekas neuzsprāks, nekā nebūs. Cerams, ka ne? Jums ir galds, jums jau baigi labi, jūs vai pat. Jau šeit burbuļā jau šo nevajag. Gribu jāiet kāpās nevajag. Un ja es tagad to izdzertu, man viss būtu labi. Nav nekāda blakus efekta, jā? Mums vēl nav pārbaudīts. Bet it kā nevajadzētu. Skaisti. Jā, skaists. Un cik man daudz tās būtu jāizdzer? Jūs pašas esat mēģinājušas izdzert? Ne. Nespēju. Jā. Jūs būsiet tas taču, kurš ir tas taču. Nē, man nav izvēles samaksāt. Un nebūs nekādu blakus efektu, nekā. Jā, nekādu maiņu uzvedībā. Man taču jāizdzer viss. Pietiks ar pusīti. Viss labi. Tātad. Tādi gadās dzīvi. Nē, man jums ir jāsaka, es jūtos vienkārši. Mēs jūtu kā un tādas podas ir atjaunojušās. Un vārdu uzaugusi. Jā, es vēl spūgu neesmu apskatījies, bet es zinu, ka es vienkārši izgrīžos fantastisks. Paldies dārus par šo. Jā, par ko? Jā, paldies. Vienmēr laipni. Tātad, jaunākā dzīves dzīves. Mēs zinām, ka viņa strādā. Šāda parauga
demonstrējama. Es nekomentēšu tālāk. Tagad dosim vārdu Lidijai ar kultūras ziņām. Lidija? Esiet sveicināti skatītāji! Šodien mūsu studijā viesojas mākslinieks Vaņislavs Truba, kurš nesen ir atgriezies Latvijā no Berlīnes mākslas festivāla True Art Never Stays in Shadows. Patiesā māksla vienmēr paliek ēnā. Tātad aicinām studijā Vaņislavu. Lūdzu, Vaņislavu. Tātad pirmais jautājums. Kāds bija jūsu mērķis, kad devāties uz Berlīni? Meklēt džusītes. Un kā Berlīne uzņēma jūsu gleznu ciklu Sieviete kā govs? Man ir daudz goņas. Viena tur tāda baltā visu laiku pie manis lien. Un tad nākamā un 3 gadu laikā veselas 12. Un vai govs uz glezniecības sesijas nāk vienas pašas vai kāda pavadībā? Govis nebaidās nākt vienas. Viņas ir trakās. Kādi ir jūsu tuvākie plāni šajā ilgošajā karjerā? Kļūt par fastmāleri. Es saprotu, ka tas ir tad, kad glezna top ātri. Vai jūs mums varētu nodemonstrēt šo jauno novirzienu? Protams, mana zaika. Sēdies, lūdzu, tu lietās, brīlieties. Vai jums būs kāds molberts vai... Pāreizi, ļubai, sildā! Palīdzēja, kāpēc viņi ļubai jāstāja pa šādi svāģi? Ļubā man spēcīgā. Tā, lūk. Es jūs drusciņā aizņemšos, jā? Jūs saprotat, man ir sliktā redze, un es vispār nedzirdu, esmu kurls. Vot. Kā jūs vispār sauc? Lidija. Atceros, Līta, pareizi. Labi, tā, es te drusciņā apskatīšu tuvāk. Līta, tev ir ūsas? Šausmas, vispār aprāts, kā vispār tu tā varā paskatā variet ārā, laikam nesi skubusies jau mūžību. Un mātiņi mums ir gari vai īsi? Gari. Pats paskatīšos. Manis mīļo. Dīvains cilvēks, plikpauris ar ūsām. Vispār ārprāts. Labi, tagad izmēriesim seju. Paga vēlreiz, lūdzu. Labi, tad pascīt jums sejā gara. Lielāk, nē. Ko, šitādāk? Nē, mazāk, nē. Šitādāk, jā? Jēzus, kāds spainis tev tur ārprāts. Šausmas. Es viņu tik samazināšu, jo man uz lapas nelidils sapti un ausis piedzīmēšu. Lūdzu, tu mana skaistulīte. Ļoti skaisti, paldies par šo pieredzi. Noteikti saglabāšu šo skaisto zīmēm. Paldies jums. Jā, ladiņi. Uz redzēšanos. Noteikti nāciet pie šī mākslinieka. Ļoti skaisti. Liels paldies, Lidija. Ko tu tur? Mums vajag beigas filmēt, mums vēl 2 minūtes jāatrā. Tas arī viss šim vakaram. Paldies, ka skatījāties raidījumu. Iespējams tikai ģimnāzijā. Ar jums kopā bija Erlens. Jā. Un Lauma. Turpinājumā seriāls
Seriāla Ugunsgrēks, 64. sezona. Minūti 20. Labi, jā. Viņš visus dabūs. Visus vajag dabūt ārā. Davai izsītāties ārā. Jā, fiks izsītāties ārā. Labi, vakar visiem, jā. Mums vēl minūte ēterā. Jā. Tomēr laiks ir. Mums atkal meloja. Tā. Nu, ko lai jums pastāstā? Mums visiem ir dažādas profesijas. Lai vai kurā profesijā jūs nokļūtu, lai vai ko jūs darītu, lai jums katrā profesijā būtu kaut vai maza dzīkstela humora. Paldies!